Krustvārdu mīklu minētāji no visas Latvijas aizvadītās nedēļas nogalē bija pulcējušies Kandavas novadā, lai sacenstos prātā sumā, kā arī kopīgi atpūstos. Lielākā daļa no viņiem iepazinušies globālajā tīmeklī, kur izcinājuši krustvārdu mīklas ar interneta portālu starpniecību. Kā tas tajā portālā notiek? Viss tā saziņa, tā minēšana? Katru dienu mēs dodam 5 jaunas krustvārdu mīklas, dažādas, gan ir klasiskās krustskaitļu, krustburtu, japāņu mīklas un sudoku mīklas. Un tad ikdienu šie cilvēki internetu portālā Spoki LV min krustvārdu mīklas. Mums ir dažāda vecuma cilvēki. Protams, erudīcija jau prasa pieredzi, ja? Tad līdz ar to tā vecuma grupa ir mazliet, 30 un plus. Geogrāfija paplašinās, to mēs jau varam nosakot. Šobrīd ir no Īrijas, no Lielbritānijas, no Austrālijas, no Amerikas. Šeit mums ir pat klātienē. Krustvārdu mīklu minētāji kopīgā pasākumā un konkursā tiekas jau 3. gadu pēc kārtas. Un šādas kopā sanākšanas iniciatori ir Ilze Šultheis, kur jau 16 gadus kā dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, Kalifornijā. Krustvārdu mīklu minēšana internetā viņai tur svešumā ir vēl viena saikne ar Latviju. Fórumā mēs esam vienkārši kolosāli, un tad es sāku kurķēties un kutināties un bakstīties uz to sajietu. Un tad tur tāds klusums, kamēr beigās viens man draugs piedāvāja savas mājas. Un tā tas pirmais sajiets notika. Cilvēciņi sabrauc un bija baigi forši. Un nākošā dienā konkurss, un tā tas sākās. Un tad aizbrauc atpakaļ, atkal miers, un pagājuši gadu, tas bija 2. Tad mēs sākām, atkal es laikam sāku kurķēties, kad ir gads pagājis, atkal būšu Latvijā, un jāturpina. Attīstoties tehnoloģijām, internets un krustvārdu mīklas kļuvuši nesarojami jēdzieni. Almāram no Liepājas krustvārdu mīklu minēšana ir hobijs jau daudzus gadus. Viņš atzīst, ka tagad interneta laikmetā kļūs vieglāk atrast nepieciešamo uzziņu literatūru, lai šķetinātu mīklu kamolu. Palīdz internetu meklētājs. Es uzskatu, ka krustvārdu mīklu minēšana ir savu zināšanu papildināšana, bagātināšana tāda. Līdz ar to aptvert, pasauli, izzināt vairāk, uzzināt kaut ko svešvārdus, kādus vairāk, censties iegaumēt. Tā. Vai, lai atminētu tās mīklas, bieži ir jāmeklē kaut kāda papildus literatūra, papildus uzziņa? Ir ar tā. Ir kādreiz ļoti grūti vārdi. Tad ieiet Googlē, tur var pameklēt kaut ko tādu. Un tā meklējot, iegaumējās, un tad jau vien mazāk. Bet ir papildu līdzekļi jāpameklē. Prāta asumam un veiklībai nav vecuma robežu. Pateicoties globālajam tīmeklim, zudušas arī geogrāfiskās. Taču tikties vismaz reizi gadā klātienē, krustvārdu mīklu minētājiem jau kļūst par nepieciešamību, un šāda tradīcija tikšot saglabāta. Jānis Galviņš, Velga Galviņa, TV Spektrs.